Sveiki visiem! Šodien vēlos pastāstīt un iepazīstināt jūs, kā arī sevi ar šo jauno tēmu, kas ir Elliott Wave. Veivi, jeb nosauksim viņus par latviskotā versijā Elliott viļņi. Nosauksim viņus tā. Elliott viļņi ir, es atvainojos par skaņām, es ļoti atvainojos, varbūt Discords fonā paskanēs, mēģināšu šo visu rātākot bez nekādiem editiem. Tīri pastāstīšu, kas ir Elliott viļņi, ko viņi dara, kā viņus atrast, un 5 noteikumus, kuri ir obligāti jāievēro pie Elliott viļņiem. Praktiski Elliott vilnis mums ir impulsīva kustība, jeb kustība, kas ir šāda. Un šajā kustībā jūs nekad neredzēsiet tirgū vienkārši šādu kustību. Šādā kustībā vienmēr jūs spēsiet ieraudzīt arī Elliotta 5 gājienus. Šajās visās kustībās jūs most likely redzēsiet 5 kustības. Un mums pēc tam arī pēc šajām 5 kustībām vienmēr būs rītests. Un rītests izskatās nevis izskatās pēc, bet rītests mums vienmēr ir A, B un C. Vienmēr mums ir šāda veida rītests pēc Elliotta 5 viļņiem. Praktiski es ticu, ka jūs neesat vakardienas, un jūs zinat, ko nozīmē higher highs un lower lows. Šajā gadījumā Elliott viļņi taisa šos te higher highs un higher low punktus, kur es nepareizi viņu uzzīmēju, te jau sākās viena likuma neievērošana. Tās par to visu arī pastāstīšu un pierakstīšu. Šajā gadījumā es vēlos jums parādīt vienkārši šeit, pēc tam es parādīšu arī jums čārtos, kā tas viss izskatās un kā to atrast. Praktiski šis ir Elliotta vilnis. Šis nav pilns Elliott vilnis. Pilns Elliott vilnis būs, kur jūs vēl redzēsiet pēc tam, tā teikt, rītestu, A, B, C rītestu. Pēc tam mēs jau varam skatīties tālāk, uz kurien viņš iet, ja turpina taisīt šo piecinieku, super. Dzīves realitātē šis iztīsies, aptuveni tā kustība iztīsies šādi te. Un varbūt tā kustība pēc tam ies tālāk uz augšu. Un ja mēs pieņemsim piezūmojam vēl mazākā timefrēmā, pieņemsim šo daļu, tad šeit arī veidosies ļoti iespējams šis te impulsīvais gājiens 1, 2, 3, 4 un 5. Varbūt neprecīzi uzzīmē, bet sapratāt to domu. Visu laiku mums ir Elliotta kustības. Pirms es ieslīgšu detaļās un parādīšu čārtos, vēlos parādīt šos 5 noteikumus. Viens no noteikumiem ir, ka otrais vilnis, kas ir šis te otrais vilnis, viņš nekad, es nezinu, to arī laikam pierakstīšu, 5 noteikumi. Otrais vilnis nekad neretreisos atpakaļ 100%. Ko tas nozīmē? Ka šī, kas ir kustība 1, 2, viņa nekad nebūs atpakaļ līdz šai daļai. Ja viņa ir, tad tas nav Elliott vilnis. Tas vienkārši ir bijis spaiks vai kāpiens. Otrā kustība nekad mums nebūs līdz 0 100% atpakaļ. Viņa var būt 99,9%, bet viņa nebūs nekad 100%. Ja viņa ir 100%, tad tā struktūra jau vairs nav pielietojama. Noteikums numur 2. Trešais vilnis. Es atvainojos. Īstenībā TradingViews ir tāda ļoti interesanta platforma, kur mēģina iepazīt. Trešais vilnis vienmēr būs vislielākais. Trešais kāpiens mums vienmēr būs vislielākais. Ir arī varianti, kad pirmais ir leading, ka pirmais kāpiens ir impulsīvākais kāpiens un pēc tam pārējie ir mazāki, bet par to tas būs visu otrajā sērijā. Šobrīd es vienkārši vēlos jums pastāstīt tos basic un pamatus, kas ir Elliott vilnis. Otrais noteikums, trešais kāpiens vienmēr būs visimpulsīvākais. Varbūt šeit es neesmu viņu uzzīmējis precīzi forši, bet sapratāt to domu. Pirmais, to ļoti vienkārši var arī apskatīt. Jūs paņemat šeit stūri, novelkat no 0 līdz 1. līmeņa augšējiem punktam, un jūs varat salīdzināt. Es parādīšu to arī pēc tam čārtos visu. Trešais noteikums. Mūsu
ceturtais vilnis, jeb ceturtais kāpiens, nekad nedrīkst iekāpt pirmā viļņa augstākajā punktā un otrā viļņa apakšējā punktā. Ja viņš iekāp iekšā šajā teritorijā, tad tā jau ir breikota struktūra. Praktiski tas vairs nav aktīvs Elliot vilnis. Jā, varbūt būs situācija, kur svecītes viks, tā teikt, noiet zemāk un turpina šo visu, bet vienmēr ir tā, ka, ja ceturtais vilnis ir zemāks par pirmā viļņa augstāko punktu, tad tas vienmēr ir breikota struktūra. Šos pierakstīšu. Ceturtais vilnis nekad neieiet pirmā un otrā viļņa teritorijā. Šādi te. Un mums ir vēl, sadvienojos nevis 5 likumi, bet 4 noteikumi. Un mums ir šis te ceturtais punkts, kā būtu latviski, impulsa likums. Ko tas nozīmē? Kas ir impulsa likums? Ja mums pirmais, par šo es arī pēc tam pastāstīšu citās sērijās, bet šoreiz es vēlos vairāk pastāstīt virspusēji. Impulsa likums. Ja mums pirmais kāpiens būs lielais kāpiens, saucamais vadošais kāpiens, par to es pastāstīšu nākamajā, kā jau minēju, tad trešais mums jābūt lielāks nekā pirmais, vienmēr viņam ir jābūt lielākam nekā pirmajam, bet piektais mums var būt superkompresēts un maziņš. Praktiski kādu spēku vai nespēku izdos pirmais kāpiens, tāds būs viss nākamais. Ja šajā gadījumā mums ir pirmais klasisks, trešais mums ir super salīdzinoši mazs, tad piektais mums būs liels kāpiens. Un arī šie te pretreismenti, ja mums šis te pullbacks ir bijis gandrīz 99% līdz nulai, tad šis te būs super mazs atpakaļ kāpiens. Un tas pats arī pretēji. Ja mums šis būs mazs atpakaļ kāpiens, tad šis būs mazliet lielāks kāpiens. Tas ir tīrs likums no impulsa likums. Varbūt angliski pateikšu, varbūt kāds sapratīs. Tas ir rule of alteration. Praktiski, jā, kāpiena likums. Un jā, tas ir Elliota vilnis. Elliota vilnis sastāv no 5 impulsīviem kāpieniem, 3 impulsīviem kāpieniem uz augšu, 2 kāpieniem kā rītesta teritorijai uz leju, un tad mums vēl tajā visā ietilpst A, B, C korekcija šim te kāpienam. Šobrīd šis, kur es esmu, tas ir Litecoins, un Litecoinam weeklyjā mēs varam redzēt ļoti foršu šo te Elliota vilni. Tas, ka ir Elliota vilnis, tas nenozīmē, ka viņš visu laiku spēlēs, bet ja viņš spēlēt, viņš izspēlēs. Šeit mums ir 1, zemākais punkts 2, trešais mums bija impulsīvs kāpiens, tad šeit mums bija zemākais punkts 4, un piektais mums bija vislielākais. Jā, mēdz gadīties, ka mums ir arī piektais vislielākais kāpiens, kā arī šeit redzam, ka pirmais ir viens no tādiem leading un impulsīvākajiem kāpieniem, jo trešais ir mazāks nekā pirmais, bet par to es pastāstīšu otrajā, kas ir šie te Elliota viļņu, tā teikt, versijas. Viņas ir dažādas, bet tā doma ir 5 kāpieni uz augšu un ABC korekcija uz leju. Korekcija A, šeit te, korekcija B, un iespējams, tās atvilkšu zemāk, un šeit mums bija korekcija C. Un kopš šī laika mēs tagad esam konsolidācijā. Bet šeit izspēlējās Elliota vilnis. Par to, ko es runāju sākumā, kad katrā šajā kustībā mums ir vēl redzami Elliota viļņi, kur ieiešu tagad vienas dienas timefrēmā. Varbūt pat daudz būs. Pastīšos tūlītos. Ui. Tas. Jā, šeit mēs arī redzam. Te mums ir kāpiens 1, kāpiens 2, kāpiens 3, 4, un te mums ir 5. impulsīvais. Vienā šajā kājā, ko jūs tikko redzējāt, ko es pirmo uzvilku, viņā iekšā ietilpst vēl viens Elliota vilnis, kur mums seko šajā arī kāpienā lejā A, B, C.
No C zonas mēs sākam iet uz augšu. Un tas pats arī mums ir trešajā varbūt viņš ir mazliet mazāk tāds. Te mums ir 1, 2, 3, 4, un tad mums aiziet 5. Un tad mums rekur arī ir ABC atpakaļ krītens. Tāds līdzās. Mums ir A, B un C. Varbūt šeit C neizspēlē līdz galam, bet domu jūs sapratāt. Praktiski katrā kājā lielajā mazākā timefrēmā mēs redzēsim mazāku šo te 5 gājienu. Rekur paņemsim piemēru, ieiesim 4 stundās. Es gan nezinu, kurš tagad tas pazudis. Tātad tā sauc zoomošā, mēs esam šeit. Es nezinu, man trading views atļaus aiziet atpakaļ tik tālu. Ļoti ceru. Laikam kā tik tālu neatļaujiet. Sūdīgi neparādījuši jums 4 stundās, jo te mums ir bijusi konsolidācija. Te bija ar Bitcoin arī mums ļoti jaudīgi, šis viss ir redzams. Praktiski šobrīd es jūs vienkārši iepazīstinu, ko nozīmē Elliott Wave. Un kāpēc man nelādējas šis te? Wow. Es ļoti atvainojos par kaut kādām nesagatavotības iespējamām kļūdām, bet viss ir forši un skaidri redzams. Pieņemsim šis lielais kāpiens, kas mums bija pirms masīvās konsolidācijas. Es atvainojuši, tos izdzēsīšu ārā, gribēju gan viņus atstāt sev, bet laikam nāksies izdzēst ārā viņus. Lielākā timefrēmā te viss ir ļoti skaidrs. Mums ir bijuši 5 kāpieni. To ir parādījuši, kur viņš palika. Es atvainojos, es jauns ar Elliott Wave'iem, man pašam grūti šobrīd saprast. Mums ir 1, 2, 3, 4 un 5. Ļoti skaidrs. Šis ir dienas timefrēmā, weekly timefrēmā šo varētu saprast daudz jaukāk un redzēt daudz jaukāk. Varbūt parādīsies. Ir. Šis ir Bitcoina 5 Elliott Wave kāpums. Un šajā 5 kāpumā mēs arī tepat varam redzēt mazliet mazākā timefrēmā, ja mēs skatītos, te mēs redzētu. Mums ir 1, mums ir 2, mums ir 3, 4, kur laikam viņš neiegāja iekšā, un tad mums aiziet rekur 5. Tas ir 1. Tas pats arī paralēli mums šeit sāka, labi, tā aizgāja augšā. Bet šis ir Elliott vilnis. Un šeit mēs redzējām arī no šī punkta 1, tikai 1 atdurs, tā teikt, atpakaļ. Varbūt šis pat neskaitās kā Elliott Waves, jo mums nav bijusi, tā teikt, korekcija, ABC korekcija, kur lielākā timefrēmā ir, mums ir, tad toreiz parādīšu. Mums ir 1 augstākais punkts, mums ir korekcija 2, mums ir šeit augstākais punkts 3, korekcija 4 un 5. mums ir šāviens augšā. Un no 5 mums nāk tagad arī ABC korekcija. Mums ir A, B, C. Un šeit no šī punkta te bija Japānas drops, tā mēs arī tagad esam sākuši skaisti iet augšā. Un no šī punkta mēs varam sākt varbūt pat arī pētīt Bitcoinam kaut kādu Elliott Wave jaunu kustību, iespējams. Šajā gadījumā mēs nevaram tagad, mums vajadzētu sagaidīt korekciju, iespējams korekcijai ir jābūt. Ja šis bija mums C korekcijas beigas, tad mums ir pirmais kāpiens augšā, iespējams all-time high, redzēsim korekciju 2, iespējams līdz konsolidācijas supportam, un tad mums aizies 3, 4, 5. Protams, tagad mēs nevaram neko pareģot, bet 4, 5. Iespējams, šāds mums Elliott vilnis varētu izskatīties, tad, kad Bitcoins sāks savu kustību. Bet, jā, tas bija Elliott vilnis. Elliott vilnim ir vēlreiz iziešu cauri, parādīšu jums LTC. Ja, man liekas, es viņu zīmēju kaut kur es viņu te zīmēju. Kur jā. Širo jūs varat noskrīnšotot nevis iespējams, bet varat noskrīnot. Kā izstās Elliott vilnis, tad uztaisīšu vēl vienu noslēdzošo šo te trendlainu, lai jūs aptuveni saprastu, kā tas izskatās. Tas ir 1, 2, 3, 4, 5, un tad mums vienmēr pēc 5 impulsīvu kāpienu augšā mums ir ABC korekcija lejā. A, B, C. Pagaidu, atvainojos, uzzīmēšu labāk. Viņa vienmēr tā korekcija iet, iespējams līdz 3, varbūt zemāk. Es meloju. Kāpēc es meloju visu laiku? Es visu laiku nemeloju, atvainojos.
korekcija iet mums līdz 4, atpakaļ līdz 3 un tad iespējams līdz 2. Tāda ir tā korekcija. Aptuveni tā izskatās korekcija. Un tas ir Elijota vilnis. Tas ir Elijota vilnis. Tā kā droši varat noskrīnot šos noteikumus un mēģināt atrast arī paši, kā tas izskatās čārtā. Kaut kā tā, tas par Elijota viļņiem. Šodien zvanu mēs netaisam tīri, jo šo visu var jauki arī pastāstīt šādi. Nākamajā zvanā es vēlēšos atbildēt jums uz visiem jautājumiem, kas jums ir sakrājušies varbūt par šo video. Būs arī, kā jau minēju, būs 2, bet 3 līdz 5 sērijas par šo visu, jo mēs izrunāsim par to, kādas struktūras var veidoties, kādi var veidoties korekcijas struktūras, kas ir salauzta korekcijas struktūra, kādos brīžos mums ņemt akšanu šajos te Elijota veivos un kādas ir Elijota veivu šīs te versijas. Tā kā nākamajā zvanā izrunāsim, atbildēsim uz jautājumiem, jo ir kādi jautājumi droši pierakstiet un tad jau tiekamies zvaniņā. Čāvinieks!